Mani sauc Dana Skara, un esmu klīniskais un veselības psihologs, un nu jau kādu brīdi sarunājos ar dažādākiem speciālistiem, kuri vienā vai otrā veidā var palīdzēt bērniem, kuriem ir aizdomas vai kuriem ir diagnosticēts uzmanības deficīta un hiperaktivitātes sindroms vai traucējumi. Un šodien uz sarunu esmu aicinājusi Karīnu Beinerti. Karīna ir, tagad sanāk gari, Bērnu Kliniskās universitātes slimnīcas bērnu un jauniešu psihiskā veselības centra vadītājas, kā es iemācījos. Milzīgs paldies, Karīna, ka tu atradīji laiku, lai šodien pieslēgtos un mēs varbūt izrunātu pāris tādus varbūt interesantus un varbūt arī sasāpējušos jautājumus, ko es esmu novērojusi publiskajā telpā saistībā ar UDHS. Nu tā. Vai tev ir kaut kas, ko tu gribētu teikt? Ievadā. Es gribēju teikt sveiki visiem. Paldies, ka uzaicināji, un es ceru, ka būs vērtīgi, un cik saprotu, būs ieraksts, un tas jau tad var ilgi dzīvot pēc šīs sarunas, kas ir ļoti jauki. Jā, tieši tā, jo es tiešām redzu, ka ir diezgan daudz un bieži neskaidrības vecākiem dažādos jautājumos, it sevišķi, kad viņi pirmo reizi saskarās ar šo burtu kombināciju vai aizdomām par to un ko un kā, uz kuru pusi tagad skriet. Un līdz ar to, ņemot vērā, ka tu šodien mums esi pieejama vai ne kā galvenais cilvēks šajā centrā, tad vēlējos sākt varbūt tieši ar šo jautājumu. Kāds tad varbūt ir tas pareizākais algoritms, kā vecākam vajadzētu rīkoties, ja viņš saprot, ka bērna varbūt tādas ikdienas grūtības, akadēmiskās vai uzvedības, ir kaut kas vairāk varbūt par tikai kaut kādām audzināšanas grūtībām vai temperamenta iezīmēm, un ir aizdomas, piemēram, par UDHS. Ko viņam vajadzētu darīt? Ja viņš dodas, es saprotu, ka ģimenes ārsts visdrīzāk ir tā pirmā persona, pie kā dodas, pie kā tad prasīt to nosūtījumu, jo es saprotu, ka Bērnu Kliniskajā universitātes slimnīcā jums ir daudz un dažādāki speciālisti, pie kā vecāks varētu griezties. Un lai nesanāk tā, ka viņš pierakstās pie nepareizā, un tur ir, saprot, diezgan garas rindas, vai ne, un tad jāstāv atkal pie nākamā, tad varbūt kā no jūsu skatu punkta būtu vispareizāk vecākam rīkoties, lai viņš pēc iespējas ātrāk nonāktu pie savu pakalpojumu? Veselības sektorā ārstēšanu organizē ārsts, līdz ar to tas ieejas punkts laikam, kad arī visās citās profesijās un specialitātēs, kuras es zinu, būs ļoti līdzīgs kā psihiatrijā, ka tas būs caur ārstu. Tātad mūsu centrā ir tā, kad ja jūs gribiet palīdzību, tad ir jāpierakstās pie bērnu psihiatra uz pirmreizēju konsultāciju, ja pirms tam nav būtis. Ja? Un tad bērnu psihiatrs ir īstenībā tas, kurš tad izlems, vai tad ir tas audiologopēds vai kāds cits speciālists, kura palīdzību vai novērtējumu mums vajag, lai mēs saprastu, kas tad tur īsti ir pa lietu. Tas nav vienīgais veids, kā tiek organizēta palīdzība. Mums ir tāda unikāla forša iespēja parādījusies pēdējos 6 gados kā pusauģu resursu centrs, kur, piemēram, nonāk pusauģi caur psihologu, kas ir īstenībā pareizāks veids. Tam nav jābūt ārstam, kurš pirmais apskatās. Ja, es zinu, ka tas ir forši un ka tas ir, es pat teiktu, ekskluzīvi un jauki, vai ne? Ļoti daudzās citās veselības aprūpas sistēmās netiek organizēta aprūpa tādā veidā. Bet psihologs pusauģu resursu centrā ir pirmais, kas apskata, un tad, ja viņi jūt, ka tur ir kaut kas vēl, tad piesaista ārstu, kas īstenībā ir pareizais veids, kā tam būtu jābūt. Un es varbūt arī vēlāk, ja mums sanāks, arī ieskicēšu tādu kaut kā savu vīziju varbūt par to, un ka mēs īstenībā arī cenšamies uz to virzīties. Tā kā atņemt varbūt nedaudz ārstiem to, karaļa statusu, karalienes statusu, kas vienīgie var tad izlemt, kas tad ir vajadzīgs šim bērnam. Jo es kā klīniskais psihologs droši vien skatoties, domāju, ka tādam psihiatram droši vien arī būtu
ātrāk un pilnvērtīgāk arī saprast, kas ar to bērnu notiek, ja viņam jau ir tāds, nu, piemēram, izpēta vai ne uz rokām, un viņš jau kaut ko var redzēt, nevis, nu, jo visdrīzāk tā klīniskā psihologa izpēta tāpatām pēc tam ir vajadzīga, un tad, jā, bet es saprotu, ka šobrīd tad nav īsti bērnu psihiatrs, nav klīniskais psihologs un bērnu psihiatrs, bet tad ir bērnu psihiatrs un tad ir klīniskais psihologs un atkal bērnu psihiatrs, kas nozīmē, ka tās jau ir 2 psihiatru vizītes viens vietā. Jā, pilnīgi noteikti. Ja. Tad psihiatrs izvērtē, kas ir pa grūtībām, un tad, principā, tas, kā var piekļūt pie psihologa, ir, ka psihiatrs nosūta, un tas saistīts ar apmaksas modeli vienkārši, kad, nu, psihologu mēs jau varam pierakstīt arī taisno vienkārši, mums NVD naudu nedos par to konsultāciju, tad tas būtu uz mūsu pašu rēķina. NVD dod tad, ja psihiatrs ir nosūtījis, un tas, kā mēs saņemam naudu par pakalpojumu. Bet tas, ko tu teici arī par to, ka, ja ir grūtības, ir pamanītas grūtības, vai ne, kur vērsties. Es gribētu teikt, ka ja ir grūtības mācībās un viņas ir ilgstošas, tad nu, vecākiem būtu droši vien jāpievērš uzmanība. Un tā uzmanība ar domu, kad mēģinot saprast, ka nu, parasti tipiskais ir slinkums, ko es dzirdu, ja, kādi iemesli, visādi tur tie izskaidrojumi, bet kādi ir radušies ģimenē par to, kāpēc ir grūti. Bet tas, ko mēs atklājam klīniski strādājot ar šiem bērniņiem, kuri ir beigu nonākuši līdz mums, mēs atrodam interesantā kārtā, bet mēs ļoti daudz atrodam mācīšanās traucējumus. Ja, mēs atrodam grūtības, kas var būt izolētas, ļoti, ļoti specifiskas un var vispār ar UDHS nebūt saistīts. Tas varētu nebūt vispār UDHS, bet teiksim tā, laikam mana ziņa būtu tāda, ka, ja ir grūtības, tad būtu labi ieskatīties dziļāk un sīkāk. Jo tas, kas rezultāts mums ir jau vecākā vecumā, pusauģu vecumā, ir, kad mēs satiekam tos jauniešus ar ļoti zemu pašapziņu, es esmu stulbs, es neko nevaru, jo visiem citiem sanāk daudz vieglāk, bet man, piemēram, tā lasīšana nesanāk labi, ja, un es tad reiz ļoti negatīvs pašnovērtējums, un arī vecākiem ļoti bieži, tā kā ir kaut kāds negatīvs arī attiecībās plaisas var rasties dēļ tā, ka kāpēc tu nevari saņemties tajā, latviešu valodā, ja, bet izrādās, ka bērnam disleksija, piemēram. Tā, un kas iet ļoti, ļoti roku rokā un ļoti bieži ir paralēli UDHS, piemēram, ja, kā mēs sakam medicīnā, komorbiditāte, ja, kad divi traucējumi ir paralēli, bet viņi nav obligāti. Jā, tā. Par šo mēs arī nedaudz runājām, starp citu pēc tava ieteikuma ar Aneti Bromulti, un šī saruna jau mums ir tieši par mācīšanās traucējumiem, arī tur izrunājām, ka īstenībā gan sabiedrībā, gan es gribētu teikt, ka tieši skolās ļoti trūkst zināšanu par šiem specifiskajiem mācīšanās traucējumiem, jo lasot pētījumus un literatūru, saprotu, ka citās labāk varbūt attīstītās valstīs šajā ziņā šos traucējumus galvenokārt pamana un tādu pirmo diagnostiku, jeb skrīningu veids tieši skolās. Tie ir skolotāji, vai ne? Tātad matemātikas skolotājs konstatē diskalkuliju, latviešu valodas skolotājs disleksiju un disgrāfiju, nevis skolotājs saka, kur tev ir slings bērns, nezinu, domā ņem privāts skolotājs vai kaut kas nav, jo mums, diemžēl nav šīs zināšanas šiem pedagogiem, un ja būtu, tad ļoti iespējams, ka daudz laicīgāk šie bērni tiktu noķerti pirms notiek tas pašvērtējuma kritums, vai ne, jo tas jau parasti nenotiek 1., 2. klasē, tas pašvērtējums noslīd no 10, 11 gadiem, kad tas bērns jau 3, 4 gadus ir dzirdējis visu to kritiku par to, cik slinks viņš ir un kā viņam vajag vēl cītīgāk saņemties. Tā kā jā, ar UDHS tas bieži būs saistīts, bet nevienmēr, un ļoti svarīgi arī, vai droši vien ir diferencēt, kas tad ir UDHS un kas ir uzvedība varbūt dēļ disleksijas, vai ne, kas varētu būt diezgan līdzīga kā UDHS gadījumā, bet tā funkcija, ko viņa pilda, būs cita, jau tāds aizsarga mehānisms izvairīšanās no lasīšanas, tāpēc, ka tas patiešām ir grūti, nevis tas, ka grūti nosēdēt, bet tas, ka burti lēkā vai kaut kā tam līdzīgi.
Nu jā, tad vēl viens jautājums varbūt tieši par to iestāšanos centrā ir, nu, piemēram, ja es saprotu, ka šobrīd tās rindas ir diezgan garas, es nezinu, kāds šobrīd ir tieši tas vidējais, bet es saprotu, ka ja vecāks ir izstāvējis, nu, piemēram, 9 vai 10 mēnešus pie psihiatra, viņam tiek iedots nosūtījums pie klīniskā psihologa, vai tas paredz, ka viņam atkal būs 9-10 mēneši jāgaida klīniskais psihologs, vai tad, ja tu jau tiec tajā centrā iekšā, tad tur tās lietas notiek jau kaut kā multidisciplinārāk. Tas, kas mums ir izcils trūkums psihologiem. Un tad rezultāts ir tāds, ka nonākot pie psihiatra, ja ir nepieciešams izvērtējums pie psihologa, tas paņem laiku. Mēs, diemžēl, redzam, ka daļa ir tie, kas spēj, daļa izvēlās privāti vai caur sociālajiem dienestiem, kādreiz skolā var dabūt izpētes, ja? Bet mūsu izpēšu rinda ir diezgan gara. Bet šeit es gribētu pateikt, ka absolūtā vairākumā izpētes nav vajadzīgas. UDHS var diagnosticēt psihiatrus, un es ar jaunajiem mūsu rezidentiem ar šo strādāju, kad es nezinu, kāpēc tā ir ieaudzināts, ka psihiatrs tagad skatās, izskatās, ka šeit ir uzmanības deficīta hiperaktivitātes sindroms, sūtījuši pie psihologa, lai psihologs apskatās. Tas ir vajadzīgs tikai tad, ja pēc detalizētas anamnēzes ievākšanas, ja situācijas vai simptomu grūtību apraksta ievākšanas un no skolas izraksta dabūšanas, vēl saraksta skolotājs un vecāks saliek vēl kvantitatīvi mums aizpilda anketas. Ja pēc tā visa ir ļoti liela nesakritība, pieņemsim, skola ir salikusi tur viss par nulītēm ir vai ļoti zemi, un mamma un tētis tur sarakstījuši ir super augstus rādītājs, vai otrādi, ja, kad ir ļoti, vai arī pieņemsim, es kabinetā neko tādu neredzu, ja, neredzu, kas ir vēl viena vide, viens ir skola, mājas vide, un trešais ir man kabinetā, ja es arī, vispār neko nesaskatu, un pats jaunietis, teiksim, neredz neko tādu, ja, vai bērns, ar bērniem arī tur ar to anamnēzes ievākšanu, mēs parasti uz vecākiem vairāk paļaujamies. Vienmēr sakot, neskaidrību gadījumā, jā, tad mēs sūtam pie psihologa un mēs lūdzam, man ir neskaidrs gadījums, vai varētu lūdzu novērot pie mentāla sasprindzinājuma, pie tādiem grūtākiem uzdevumiem, kur ir jākoncentrējas, vai bērnam ir grūtības noturēt uzmanību, vai tiek pamanīta tā hiperaktivitāte, varbūt pat impulsivitāte. Un parasti to var pamanīt, teiksim, intelekta izpētes gadījumā, vai arī uz UDHS specifiski, kad tiek doti uzdevumi, vai specifiski, teiksim, psihologs koncentrējas tikai uz UDHS pazīmēm, bet parasti jau vērtīgāk uzreiz tad visu intelektu uztaisīt, man liekas, un ja tur apstiprinās, tad saprot, ok, jā, tas šeit ir, bet nav psihologa izpēta, nav vajadzīga, lai, tā ir klīniska diagnoze. Īstenībā mums pat autismu mēs varam uzstādīt. Mums vajadzētu varēt uzstādīt bez ADOSa. ADOS, Anglijā, kur es izgāju rezidentūru, ADOSu veica tikai tur, kur bija neskaidri gadījumi, tur, kur nebija skaidrs simptomātika tāda, kā grāmatā sarakstīta. Ja? Kad ārstam ir tā kompetence. Es teiktu, ka varbūt kaut kādā ziņā mums tā sistēma ir iegājusies, ka ārstiem varbūt arī nav tā kompetence tik ļoti spēcīgi attīstījusies, tāda padziļināta intervija, kas ir vērsta uz UDHS, teiktu, ka vajadzētu būt, bet uz autismu mazāk, jā. Bet, jā, vienmēr sakot, nonākot pie psihiatra, vajadzētu varēt, ka jūs variet saņemt savu diagnozi. Es gan parasti neskaidu, es gandrīz nekad nedodu UDHS diagnozi pirmajā reizē. Man liekas, ka ar to nav jāsteidzās, kad es gribu dabūt atpakaļ tos aprakstus no skolas. Es gribu tomēr tā pilnīgi visu smuki sarakstīt, lai cilvēki vai mani kolēģi, kad viņi ierauga pierakstus vai to diagnozi, lai viņi ejot atpakaļ pierakstos var saprast, kā šim pacientam konkrētiem es uzstādīju, kāpēc es esmu teikusi, ka šeit ir UDHS. Ja? Jābūt gan tādam kvalitatīvam aprakstam, un tur vecāki ir fantastisks palīgs. Viņi īstenībā parasti nāk un stāst, dod visus tos piemērus, ja? Tādus dzīvīgus piemērus par tām pazīmēm, kas standartā ir UDHS.
Te kaut kā dabīgi mēs nonākam pie mana nākamā jautājuma par to, kāpēc tad, jo tu minēji, ka klīniskā psihologa izpēte varbūt nav obligāta, lai diagnosticētu, bet es no sava skatu punkta redzu, ka bērniem, kuri iet skolā, klīniskā psihologa izpēte ir obligāta, tad, ja viņi grib saņemt atbalsta pasākumus, jo, diemžēl, psihiatra vai jebkura cita ārsta ieteikumi nav jāņem vērā, balstoties uz ministra kabineta noteikumiem. Un tad, kāpēc tā diagnoze būtu svarīga? Kuros gadījumos viņa var bērnam palīdzēt un kuros traucēt? Jā, par palīdzību. Tas ir kaut kāda ministru kabineta mistika. Ja, tas būtu, manuprāt, jāmaina. Un daudzas skolas sniedz pēc pieredzes palīdzību un tā kā vides pielāgošanu bez jebkāda. Viņi paši pamana grūtības un viņi sāk dot. Diemžēl mazākums. Jā, es neteiktu, tas varbūt ir pārspīlējums, bet ir skolas, kuras pašas sāk sniegt palīdzošus un pielāgojošus, vides pielāgojošus intervences, teiksim, lai atvieglotu mācības. Ja? Un tad ir tādi, kuri ir pilnīgi mierīgi ar manu izrakstu, manu padomu, rekomendācijām pielāgo vidi, un tad ir tādas, kas ir striktākas, kas ir izlasījušas un pieturās pie ministra kabineta noteikumiem, tad viņi neņem pretī, viņi var prasīt, ministra kabineta psihologu izrakstu. Un tur tas ir nepieciešams, bet tam nav racionāla iemesla, es nezinu, tur vienkārši daudzām lietām mūsu valstī varbūt. Psihologi gadījās pie ministra kabineta noteikumu rakstīšanas, droši vien bija viens no darba grupas locekļiem, droši vien. Bet jā, tavs sākotnējais jautājums bija cits. Tavs jautājums bija, kāpēc ir diagnoze vajadzīga, vai tas var palīdzēt? Kā tas var palīdzēt un kad tas varbūt nav obligāti? UDHS ir spektrs, vai ne? Un ir viegli traucējumi un viegli traucējumi, pat ne traucējumi, ir vienkārši vieglas grūtības, kas iekrīt tajās kategorijās, ko mēs sauktu, tur varbūt viegli UDHS traucējumi, bet viņi vai ir subklīniski, ko mēs sakam, ka tas ir, kad tie traucējumi nav tik lieli, lai ietekmētu ikdienas dzīvi, tātad viņi ir vai vispār. Es neteiktu, kad ir sindroms kā tāds, kad nav traucējumi. Vai arī tie traucējumi tik viegli, ka cilvēks mierīgi var iztikt bez jebkāda, vienkārši funkcionēt tālāk un nekas, lielas grūtības nav. Cilvēks var iztikt bez diagnozes. Bet tur, kur grūtības un funkcionēšana ir ietekmēta, diagnoze var pavērt iespēju palīdzībai. Viens ir tas, kad bērnam vecākiem, arī skolotājiem ir daudz lielāka un patiesāka izpratne par to, kāpēc ir tās grūtības, kas varbūt, man liekas, ka destigmatizē vecākošanas prasmes, kas ir pirmais, uz ko aiziet, kāpēc noņem to sajūtu, ka es nedaru pietiekami labu darbu vai nekā vecāks, un kā es jau tā cenšos, bet kā tas bērns nemāk uzvesties, tā nemāk uzvesties. Man tas bija nesen piemērs, ja man dēlam, viņam šausmīgi grūti ir saģērties, un viņš ir viens no tiem, kas vienmēr ilgi ģērbjās bērndārzā, viņš ir vienmēr pēdējais, viņam šausmīgi grūti ar to motivāciju, un audzinātājs man atstāstīja, ka viņas esot teikuši, ka tev jau droši vien, ka mājās mamma un tētis visu laiku ģērbja tu šitā. Vienmēr sakot, tas tā pirmā doma, kas iešaujās prātā, ja bērns neģērbjās, bet viņš ir super izklaidīgs. Manam dēlam droši vien, kad visticamāk ir tur vai subklīniski vai ļoti vieglā formā, bet viņam pilnīgi noteikti ir tādas tendences. Un pirmais, ko viņi domā, ka mājās es viņu ģērbju, tāpēc viņš neģērbjās. Ja? Tad loģiski. Kaut kādā ziņā tā klīniskā lēca var būt palīdzoša. Un tas ir tas, ka tu izproti labāk, ka tās ir manas smadzenes. Viņas vienkārši tā ir uzbūvētas. Tas nav tā, ka es esmu slikta persona vai es esmu super slings kaut kāds, un tam man būtu, jākļūst par labāku.
Bet man ir reālas grūtības, pie kurām man jāstrādā un kuras īstenībā var mazināt ar visādām metodēm. Var mazināt vai vismaz uzlabot to dzīves kvalitāti pilnīgi noteikti. Un kur nu vēl, ja medikaments lieto, tad vispār uzlabojums ir ievērojams, ja, vismaz tajā laikā, kamēr medikamenti darbojās. Bet palīdzība jau ir tas lielākais iegūms, es domāju. Tas, ka tu dabū, tas, ka tevi neizmet no skolas, tāpēc, ka tu visu laiku traucē, tu nevari īstenībā. Tu nevari sakoncentrēties, kas nu kuram, ja? Viens ir tas, ka tev ir, jā, mēs droši vien vēl parunāsim, bet meitenēm ir par tas, ka nevar normāli, viņas nevar atzīmes labas dabūt, tas ir viens, bet kā puikām vairāk tas, ka viņas traucē, meitenes arī traucē, ja, citiem, bet mazāk, bet puikas, viņi var arī kļūt agresīvi diezgan no tās impulsivitātes, ja, un tas atstāja iespaidu. Man liekas, ka arī viens ir tā impulsivitāte, un otrs ir tas, ka viņos veidojās milzīga šī netaisnības izjūta par to, ka ir tik daudz lietas, ko viņi fizioloģiski nekontrolē, vai ne? Visa tā tirināšanās, dīdīšanās, bakstīšanās, un katru dienu saņemot šo kritiku, tev vienkārši gribās kā aizsargu mehānismu cīnīties pretī. Es nevaru nekustēties. Beidz pārmest man 10 reizes 1 stundas laikā, es to nevaru nokontrolēt. Un tad rodas tā milzīgā netaisnība un, protams, ka arī uzvedība līdz ar to vēlme kaut kādā mērā sevi aizstāvēt. Bet paldies, ka tu sāki runāt par meitenēm, jo tieši runājot varbūt par diagnozi. Un es tieši uzstājoties klīnisko psihologu konferencē šogad biju izvēlējusies tēmu, jo tur bija neirodažādība kā tēma. Es runāju par tieši UDHS meitenēm un sievietēm. Un pašai bija interesanti īstenībā skatīties tos pētījumus un apkopojumus tieši par meitenēm, kur mēs redzam, ka vēl joprojām tā proporcija zēni un meitenes ir šobrīd 3:1, varbūt tuvojas 2:1, bet tad, kad mēs skatāmies jau tādā pieaugušo diagnostikā, tad mēs redzam, ka sieviešu vīriešu proporcija jau sāk līdzināties 1:1. Tas nozīmē, ka kaut kur tās meitenes pa vidu mēs pazaudējam, un vai tad viņas iekrīt drīzāk tajā kategorijā, kur viņām diagnoze nav vajadzīga, un tāpēc, vai drīzāk tāpēc, ka tā uzvedība, un pirmkārt jau tas, ka es saprotu visi diagnostiskie kritēriji, lielākā daļa pētījumu un teorijas par UDHS ir no pētījumiem, kas ir balstīti uz zēnu populāciju. Vai ne? Tur ir mazāk meitenes līdz ar to. Kā varbūt izskatās pie jums centrā ar šo proporciju zēni meitenes? Es intereses pēc biju apskatījusi savu praksi, un tur tiešām proporcija ir 4:1. Un zēni vidējais vecums, kad viņi pie manīm ierodās, ir 8 gadi, un meitenes 12,4. Kas sakrīt arī ar visdrīzāk kaut kādām hormonālajām svārstībām, bet man tā praksīt salīdzinājumā ar jūsu centru noteikti ir daudz mazāka, bet jā, varbūt tad par meitenēm un diagnozi un diagnostiku, un vai tas ir grūtāk, un vai biežāk mēs tad sakam viņām nevajag, jo viņas rekā tiek galā, jo meitenes ir uzcītīgākas, vai ne, tikšanā galā un maskēšanā. Mums tā atšķirība ir ļoti līdzīga, droši vien. Nav 1:4, bet viņa ir vēl aizvien puikas mums ir. Mēs daudz labāk atpazīstam, vai ne? Vai pat neatpazīstam, mēs puikas vienkārši nonāk līdz mums vairāk. Bet jāsaka godīgi no pieredzes, interesanti ir tas, ka UDHS simptomu, par UDHS simptomiem mēs strādājot ar meitenēm mēdzam nedomāt vispirms. Tas, ko es esmu, lielākā daļa no meitenēm, kas nonāk, teiksim, pusauģu vecumā, viņas visas nonāk ar depresijām, trauksmēm, iespējams, ka paškaitējumu, iespējams ar vielu lietošanu, ar visu kaut ko citu, tikai ne UDHS. Un tā, ka mēs esam tikuši galā ar to visu, ar ko mēs viņus dabījām, tad, kad visi ir bišķiņi aprimies, tad mums tāds, mēs sākam un tad sāk nākt ārā teiksim, tās pazīmes, ka viņiem ir grūti mācīties, piemēram, ka viņiem ir tā izklaidība. Tā, kad meitenes ir mazākas, tad mums ir gana daudz jau arī mazākas meitenes. Tur var būt tā, ka tie iemesli nav tik daudz depresijas un trauksmes, bet viņiem ir kaut kādi citi, bet viņi vēl aizvien ir diezgan emocionāli tie iemesli, kāpēc viņi tā kā atnāk kaut kādas citas emocionālas grūtības.
Un rati ir tā, kad ir tur, nezinu, agresīvi, piemēram, vai kā tāda staigā pa klasi. Meitene nestaigā pa klasi tā kā puika staigā, ja. Meitenēm tā nav pieņemts. Es domāju, ka mēs jau arī tā audzinām, vai ne? Meitenes šitā nedara. Meitenei tā nav pieņemts. Meitenei nedrīkst kāpt kokā. Meitenei nevar staigāt bez stenderēm, un ka viņas kaut kā sev jau, liela daļa. Jo es tagad domājot par jaunajām meitenēm, kas pie manīm bija nonākušas praksē, es gribētu teikt, ka parasti ir diva veida. Tad tās meitenes, viens ir tāds, kas ir riktīgās puiku meitenes, kurš tu redzi, ka viņām arī tā UDHS simptomātika spiež tu visiem stūriem ārā. Un otrs, ko šobrīd novēroju, ņemot vērā, ka arī pieaugušie ir izglītotāki šajos jautājumos. Pie maniem, piemēram, šobrīd bija viena arī meitene, kuras rakstu izpēti vēl neesmu atdevusi. Viņas teica, saka, esmu diagnosticēts. Līdz ar to es saredzu, ka šīs grūtības viņai 1. klasē varētu būt līdzīgas kā man. Bet arī tā hiperaktivitāte viņa ir ļoti pieklājīga, ļoti sadarbība vērsta, vai ne, nosēž pie maniem kabinetā, viņa dīdās un tirinās, viņa jūtās ļoti droši, bet viņa zina, ka skolā viņai gribās saņemt to atzinību un tikt paslavētai, un viņa saņemās kaut kā, un viņai ir jau tās mikrokustības, ko viņa tur kaut ko pulkstentiņu knibina, vēl kaut ko, bet kaut kas tāds, ko mēs nemanām. Tā nav bakstīšana klases biedru. Šeit būtu ļoti interesanti, ja man būtu interesanti dzirdēt arī citu speciālistu domas, ja Dana arī tu droši vari papildināt mani ar savām domām, bet strādājot psihiatrijā, man ir nācies tieši skatīties no tāda smadzeņu, no tāda ļoti organiska skatu punkta, ja, un man ir visādi atklājumi bijuši. Okay. Manas karjeras laikā. Viens ir tas, kad es mācījos Anglijā, un Anglija ir tāda ļoti liberāla, salīdzinoši vismaz Londona. Un tur ļoti varēja redzēt to vecāku vēlmi nekādā veidā neietekmēt meitenes socializējot viņas kā meitenes, ka tu nedrīkst, tev tur jābūt tur šādai vai tādai. Un kad tāpēc vecākiem ļoti izteikta vēlme, tā kā dzimuma neitrāls mantas, dzimuma neitrāls drēbes, un ko. Daži vecāki diezgan tāpat nopietni tam pieiet. Un mans tāds burvīgs atklājums ir bijis, kad, lai ko tu darītu, meitenes spēlējas tā kā meitenes. Absolūti, tas ir spektrs, ja, kad ir tomboji, ja, bet ir puiciskās meitenes, ko mēs teiktu, un tad ir ļoti, ļoti tās meitenīgās, un kaut kas vēl tur pa vidu, vai ne? Tad tas spektrs, bet meitenēm patīk jau no ļoti agra vecuma cita veida mantas. Viņas citi savādāk spēlējās, tā kā viņas sanāk kopā, viņas spēlējas pavisam savādāk nekā puiku grupiņa spēlēja. Tā dabīgā tā kā vilkme no agrīna vecuma jau ir diezgan, ka meitenes vēl daudz, viņām vieglāk ir tikai ar meitenēm. Tad mēs arī pieaugušo vecumā redzam, ka sievietes tur sasēžās vienā galā, vīrieši. Bet tam ir ļoti organisks pamats. Man ļoti patīk tā ideālistiskā tā doma par to, ka, ja mēs nesocializētu, tad puikas un meitenes būtu līdzvērtīgāk vai kaut kā tā. Tā kā man ir tas organiskais skats, es ļoti skaidri redzu un es zinu, ka smadzenes attīstās savādāk. Mums ir savādākas smadzenes. Un tas, kāpēc meitene neknibinās skolā vai viņa var nosēdēt, visticamāk nav saistīts ar to, ka mēs viņai sociāli tā kā esam viņu kaut kā ievirzījuši tā, ka viņai ir jāvar nosēdēt, puikam arī jāvar, bet viņš nevar, teiksim. Bet tas tāpēc, ka viņai smadzenes ir meiteņu smadzenes. Un meiteņu smadzenes, un tas ir radams arī pētījumos. Man ir ļoti grūti saprast tos smadzeņu pētījumus, tā, kad es jums paveicies, es varu tur tikai vienkārši par to visu izteikties. Es nevaru to sarežģīto izprast visas tās visas. Ļoti labi. Vienkāršais derēs. Tas, ko viņi atklāja, skatoties uz smadzenēm, ir pie UDHS bērniņiem. Un ir puikas un meitenes, ja paskatās salīdzina dažādus dzimumus, tad tas, ko viņi redz, ka puikām ir izteiktas grūtības vai tas traucējums smadzeņu daļā, kas ir ar motoro saistīts, motoro kontroli. Un meitenēm savukārt tā daļa nav tik ļoti traucēta. Viņām vienkārši smadzenēs nav, tāpēc viņas var nosēdēt, ka viņām tā daļa īstenībā funkcionē labāk. Viņa nav traucēta, tāpēc viņa var nosēdēt.
Bet tad, kad iedod uzdevumus, ko jākoncentrējas, tā, kad iedod visi, tipiskais, kad, Dana, tu varēsi papildināt, bet ir tie uzdevumi, ka tev iedod, ka tev kaut kas jādara, un pēc tam noteikumi izmainās un jādara pilnīgi pretējais. Tev jāsaka, vai citi uzdevumi, kas ar koncentrēšanos saistīti, kognitīvas, teiksim, mācīšanās, kaut kāda mācīšanās uzdevumi, tad grūtības ir vienādi gan meitenēm, gan puikām. Tātad neatkarīgi no tās motorās traucējuma vai netraucējuma, abiem ir ļoti grūti mācīties. Viņiem ir tikpat sliktas atzīmes vai tikpat grūti ir mācīties, gan vienalga, vai tu esi puika vai meitene. Un tad lūk, arī ir traucējums. Un tā kā tas, ka mēs varam puikas vairāk pamanīt, tas kaut kādā ziņā, viņiem varbūt kaut kādā ziņā ir paveicies, bet meitenēm, viņām vēl aizvien ir tikpat grūti kā tam puikam nokoncentrēties. Un tas reāli parādās atzīmēs, kad ir sliktākas atzīmes, ka viņiem ir grūtāk ar izpratni, ka viņi palaiž lietas garām, ka viņi iekavē lietas, jo viņi netiek visam līdzi varbūt. Un tad jautājums tāds filozofisks, vai mums kaut kas jādara tā labā vai nē. Tā kā var jau entās meitenes ir izauguši bez diagnozes, bez jebkādas palīdzības, bez pielāgojumiem un ir, teiksim, tikušas galā, bet ņemot vērā, ka medicīna un pasaules, teiksim, mūsu tās niansētākā izpratne, kas ir veidojusies ar zinātnes pētījumiem, pieaugot un jautājumiem, kas ir atbildēti ar zinātniskiem pētījumiem. Mēs daudz ko vairāk zinām, un tā kā, kāpēc nepalīdzēt, ja var palīdzēt, ņemot vērā, ka obligātā apmācība ir standarts visās valstīs. Mēs visi ejam skolā no maza vecuma, un tas ir veids, kā mēs varam kaut kādā ziņā sasniegt labāku dzīvesveidu. Ja mēs izejam skolu, mēs saņemam izglītību, un kā piemērus var minēt, man bija kolēģi, kur apprecējās ar psihiatri, kur apprecējās ar aktieri, ar neveiksmīgu aktieru. Tādā ziņā, ka viņš visu laiku gāja uz visādām tur kastingiem, ja? Kastingiem, un viņam, šķiet, tad kaut ko dabūja kādu darbu, bet viņš nevarēja neko citu darīt, viņš nevar atrast, ko darīt, un tad vienā brīdī, viņi sajiet kopā un paiet kaut kāds laiks, un viņi iemācās par UDHS, un viņi saka, klausies. Man liekas, ka tev varētu būt, viņš aizgāja pie psihiatra un nodiagnosticējās, un jā, tiešām, tur jau no agra vecuma, tur ir bijušas grūtības, un viņš nodiagnosticējās, sāk dert medikamentus, un tad tas, ko viņu dzīvē, kas izmainījās, ka viņš varēja sākt strādāt ofisā. Un viņš bija, varētu teikt, varētu domāt, ka viņš varbūt nebūtu laimīgs, bet nē, viņš bija ļoti laimīgs, jo viņš varēja uzturēt savu ģimeni. Ja? Tad, mēs varam domāt, vai ne, kā mēs gribam par to, bet būs liela daļa cilvēki, kas īstenībā kaut kādā ziņā būs ieguvēji, labāk izprotot to, kādas ir tās manas īpatnības, smadzeņu īpatnības. Ja? Es domāju, ka noteikti, un tā kā tu minēji, ka liela daļa, vai kaut kāda daļa, mēs droši vien nezinām, cik liela daļa īstenībā meiteņu, vairāk vai mazāk veiksmīgi izies to izglītības sistēmu, kaut kā adaptēsies dzīvei, atradīs savu profesiju veiksmīgāku vai neveiksmīgāku, bet es vismaz skatoties uz pētījumiem, es nezinu, Latvijā šādu datu nav, bet es pieļauju, ka liela daļa no sociālā dienesta klientiem vai ne tām ģimenēm, sociāli nevēlamajām ģimenēm, kuras jau no paudzes paudzē ir tādas ģimenes, ļoti iespējams, ka viņu izglītības līmenis un profesionālā attīstība ir apstājušies vienā brīdī tikai tāpēc, ka bez atbalsta. Tā kā tu neesi varējis sekmīgi neapsolvēt pamatskolu, ne vidusskolu, un tā kā tu redzi, ka tava mamma arī nevarēja, un tava vecā mamma nevarēja, tu jau tā kā pieņem, ka tā ir tava kastīte. Es visdrīzāk nebūšu nekas vairāk kā tas, kas mūsu ģimenē ir pieņemts, vai ne? Un ļoti iespējams, kad veicot, piemēram, to pašu klinisko izpēti, mēs redzam, ka viņai intelekts īstenībā ir ļoti labs vai varbūt pat virs vidējiem, bet ņemot vērā, ka viņai ir grūtības to atspoguļot sekmēs, kaut kādā brīdī viņa
viņas tā smadzeņu attīstība apstājās, jo viņai jau vairs netiek piedāvāts viņas attīstīt tālāk, vai ne viņa apstājās pie pamatskolas vai pie kaut kādas profesionālās vidusskolas un nemaz neaiziet ne augstskolā, vispār neapsver to, ka viņa varētu būt, varbūt, nezinu, vadītājs vai uzņēmējs vai vēl kaut ko, tikai tāpēc, ka, mana mamma nevarēja, vai ne, un es to stāstus esmu dzirdējis, kad, es biju stulba, es jau nesagaidu, ka mans bērns tagad būs baigi gudrais, vai ne, bet iespējams, ka tam nav saistīti ar gudrību, tas ir saistīts ar to, ka tev ir šīs akadēmiskās grūtības, mācīšanās traucējumi vai UDHS un nav bijis tie resursi, ģimene, kas tev varbūt stiprina un palīdz atrast, kāpēc tās grūtības, bet uzreiz jau pieņem, normāli, mums ģimenē viss bija nesekmīgi, viss palika ar pamatskolas izglītību, kur tu tagad sataisījies, vai ne? Un ar diagnozi, man liekas, tu varētu tad tikt tālāk, varbūt pirmais savā ģimenē, un dažreiz tā varbūt nebūs ģimene, kas šo diagnostikas procesu veicinās, jo es gana daudz braucu pa dažādākām skolām, tad es arī pedagogiem mēģinu teikt, ka svešu bērnu nav un ka jūs redzat, ka tam bērnam ir grūtības. Viņi saka, vecāki dažreiz neiznāk uz sadarbību. Saka, bet skolai arī ir savu mehānismi, vai ne? Ja mēs redzam, ka bērnam ir grūtības, mēs nevaram vienkārši, viņam nav paveicies ar vecākiem, tad ko, norakstīsim to bērnu. Viņiem tomēr ir iespēja, viņu izglābt vai, kā saka, veikt kaut vai skolā šo izpēti un sniegt šos atbalsta pasākumus vai, sliktākajā gadījumā iesaistot sociālo dienestu, izglābt varbūt to bērnu pirmo no sava paudžu riteņa, lai viņam varbūt būtu savādāka dzīve un viņš vairs nebūtu sociālā dienesta klients ilgtermiņā. Es pilnīgi piekrītu. Un īstenībā papildinot jau tā kā ar ko es sāku un varbūt neatbildēju uz to, man liekas, ka tu arī jautāji par meitenēm vai kā tā diagnostika notiek. Man ir ļoti svarīgi īstenībā to arī nokomunicēt, kad tā, ka mēs atpazīstam, ka tur varētu būt UDHS, tā, ka mēs vispār tiekamies tai domai, tad tas diagnostikas process ir tieši tāds pats. Un tagad es tieši tās pašas anketas sūtu, tieši tos pašus jautājumus uzdodu, un tā simptomi jau, viņi tieši tie paši ir neuzmanība. Tikai tas, ka meitenēm ir neuzmanība, daudz vairāk puikām ir neuzmanība un hiperaktivitāte un impulsivitāte. Ja? Meitenēm var būt arī impulsivitāte un hiperaktivitāte, jā, tas pilnīgi arī var būt, bet vairumam būs tieši tikai neuzmanības simptomi. Izteikti tā izklaidība, grūtības organizēt savu dzīvi, saplānot, hauss varbūt lielāks aizmāršīgums. Tas būs, ja. Un es piekrītu pilnīgi noteikti par to, ka ir vērts uzsākt kaut kādas intervences un uzlabot, lai mēģinātu palīdzēt bērnam nākotnē sasniegt labus rezultātus. Man arī pēdējā laikā, es nezinu, kā latviski pareizi pateikt, bet man liekas, ka tā diagnoze un vispār izpratne var palīdzēt bērnam, kā angliski saka, to fit in or to belong. Kad viņam nav visu laiku jāmēģina iekļauties, vai ne, ka viņam nav visu laiku jāmēģina kļūt par tiem citiem bērniem, lai viņš tiktu pieņemts, bet ka izprotot, kāds tad ir tas viņa UDHS radošais bieži vien, vai ne, varbūt arī aktīvais veids, kā viņš funkcionē, ka viņam ir tā iespēja sabiedrībā, izglītībā un patiesībā arī savā ģimenē iederēties. Tā kā būt pieņemtam tādam, kāds viņš ir, nevis, kā saka, visu laiku no abeles kratīt bumbierus, vai ne, vai otrādāk. Kāpēc tu tāds neesi? Kāpēc tu neesi tā kā brālis? Kāpēc tu neesi tā kā kaimiņu Jānis? Vai kāpēc, viņš ir tāds, tā kā viņš ir, un izejot un saprotot, kāpēc viņš tāds ir. Ļoti iespējams, ka ir daudz vairāk iespēja izmantot tās viņas stiprās puses, nevis laiku katru dienu viņu laust, pieprasīt no viņa tās lietas, kuras viņš nevar sniegt. Un šeit man ir tādas divējādas domas, tāpēc, kad tie bērni no tāda pieņemšana un tas, ko es jums teikšu, to, ko es saku saviem pacientiem. Ja? Es saku, ka tām prasībām vēl aizvien jābūt. Vēl aizvien ir jābūt sagaidījumam, ka tu saorganizēsies, ka tu neaizmirsīs lietas, ka tu nokoncentrēsies, ka tu nosēdies. Tas, ko mēs pielāgojam vidi, lai tu to vari, lai tev ir vieglāk izdarīt, bet ja nav prasību un ja nav nesagaida, ka mans bērns to var izdarīt, jo tās, pirmkārt, jau visas tās grūtības mazinās ar vecumu. Mēs zinām, ka bērni
var arī vispār izaugt ārā no tādas, kad ietekmē dzīvi tik ļoti, ja, nu, kad ir tiešām tas UDHS kā sindroms, var arī pilnībā izaugt ārā, kad ir tās grūtības saglabājas tik maziņas, ka viņas vairs nav grūtības īstie. Bet daļai paliek tie simptomi. Bet nu, es vienmēr saku, ka sagaidījumam jābūt tādam, tā kā ar bērnu, kuram nav UDHS. Tas, es laikam nepareizi izteicos, jo man tā doma nebija tāda, ka mēs tagad atļaujam viņam būt dezorganizētam un sist citiem ar spainīti un sakam, nu jā, viņam ir UDHS, viņš drīkst, bet nē ar domu, ka es nevis sagaidu, ka viņam būs augsti darba atmiņas rādītāji, vai ne, ja es redzu, ka bērniem ar UDHS ļoti bieži ir pazemināta darba atmiņa, nu tad es iznesu viņam to darba atmiņu ārā, es viņam papildinu prasmes, bet es nesagaidu, ka viņam būs labāka uzmanības koncentrēšanās, nesagaidu, ka viņam būs. Es mēģinu nodrošināt vai iedot tam bērnam prasmes, jo, protams, viņam vajadzēs iet uz darbu un pamosties un taisīt projektus un augstskolā iesniegt darbus, neviens viņam nedos tāpēc atlaides, bet, nu, kā saka, nesagaidīt, ka viņas pašas par sevīm tam bērnam parādīsies tikai tāpēc, ka, lai saku, lai tā ir. Tā kā, kāpēc tu neesi tāds tā kā Jānis, vai nesaprotu, tev nav darba atmiņa, tā kā Jānim, es tev mācu, kā pierakstīt lietas, es tev mācu, kā veidot darāmo darbu sārakstus, likt atgādinājumus telefonā, vai es lieku sev atgādinājumus telefonā, lai atgādinātu tev. Es par to, kad bieži vien aiz tās uzvedības, nu, pat nevis bieži, bet lielākoties slēpjas tas, ka nav tās prasmes, nav attīstīta kaut kāda tā smadzeņu daļa vai vēl kaut kas, un mēs nevaram gribēt, lai viņi vienkārši ir. Mums ir kaut kas jādara, un tad, protams, ka vide ir tas galvenais atbalsts, kas ir jādara. Es skatos, ka mums tā laika paliek ar vien mazāk, tāpēc es virzīšos nedaudz uz priekšu. Runājot vēl par diagnostiku, tā viena lieta, ko mēs izrunājām, ir, kāpēc diagnoze ir vajadzīga. Un otra puse, jo es redzu, dzīvojoties arī dažādākos vecāku atbalstu čatos, un pie manīm arī griežās dažreiz vecāki, kur jau ir bijuši pie psihiatriem. Un tad es dzirdu dažādākus brīnumus arī no psihiatru mutēm nākam par to, ka labāk neiet pie valsts apmaksātiem psihiatriem, labāk neņemt valsts kompensētas zāles, jo tad bērns tiek ielikts reģistrā, un tas kaut kādā mērā ietekmēs viņa nākotni, viņš nevarēs par kaut ko kļūt, tas paliks, kā saka, vilksies viņam visu mūžu līdzi, un tad labāk padomājiet, varbūt labāk tad iet privāti un maksāt pašiem, bet neierobežot bērnu. Un tad ar Ilenu mēs jau tā kā nedaudz iesākām šo sarunu, kad es ar viņu runāju, bet ņemot vērā, ka tu šobrīd sēdi tajā lielajā krēslā, gribēju vēlreiz tā kā pārliecināties par to, vai vecākiem tiešām būtu jābūt šādām bažām, un tādēļ es redzu, ka vecāki bieži vien izvēlās neiet pie psihiatra, bet es dzirdu, ka mēs jau 3 gadus ejam pie neirologa un mums viss ir kārtībā. Vai ne? Tāpēc, ka psihiatrs vai tiešām jau ir tik nopietni, kad ir jāiet pie psihiatra, jo kaut kā mums galvā vēl joprojām ir tas, ka psihiatra kabinets tas nozīmē kaut kāda svītra tavā biogrāfijā, kaut kāds sarkans pleķis. Jā, es vēl aizvien redzu pārsteigumu kādreiz, ka kāds viesojās pie mums centrā, ka redz, cik pie mums ir forši, un tad, kad es sāku stāstīt, ka saka, reku, mazi bērniņi, saka, jā, tad sāku stāstīt, ar ko mēs strādājam, ka mēs ar autismu strādājam, ar disleksijām mēs strādājam, ar citiem mācīšanās traucējumiem, ar tikiem, ar ļoti daudz dažādu plašu grūtību loku. Bet, tie aizspriedumi droši vien ir spēcīgi. Bet, ja jautājums ir par reģistru, tas ir sāpīgs jautājums. Ja? Mēs zinām, ka psihiatrija kaut kādā ziņā ir nopelnījusi savus aizspriedumus, ņemot vērā, kā psihiatrija tika izmantot, piemēram, padomu laikā. Ja? Vēsturiski, un tas ir ticis izmantots kā sabiedrību regulējošs process, ja, kad mēs varam ielikt psihiatriskā slimnīcā. Mūsu realitāte, es jums varu pastāstīt, kā ir tagad. Perfekti nav tādā ziņā, kad kaut kādas atblāzmas no
no diskriminācijas vai kad reģistra dati var tikt izmantoti, lai kaut ko ierobežotu, kaut kādas atbalstas reizi pa reizei uzpeld. Tas var notikt, bet pašlaik ir aktīva diskusija sākusies arī valdības gaitiņos vai lēmēju politiķu ministriju gaitiņos un ir darba grupas vispār par reģistru. Un es gribu teikt, ka liela daļa speciālistu nelieto reģistru, viņš ir absolūti nekorekts, tur nav lielākā daļa pacientu, kuri vispār vēršās pie psihiatra, ir daļa tikai psihiatri, kas ziņo reģistrā iesniedz informāciju, tāpēc viņš neatbilst patiesībai, tie dati, kas tur ir. Tā reģistrs kā tāds ir arhaisks, un vadītāji psihiatrijā, galvenie cilvēki vai galvenie psihiatri, kas Latvijā ir pie šprices un kuri iet uz tiem gaitiņiem staigā un runā ar valdības dokumentu izstrādi, tad viņi neatbalsta reģistru. Līdz ar to tad viņš kaut kādā ziņā ir sākts, nelietot. Jā, viņš nav, mēs viņu aktīvi, mēs no bērnu klīnika, no B-kursa mēs vispār datu nesūtam. Mums par to ir aizrādīts, bet mēs nesūtīsim, tāpēc, ka mēs uzskatām, ka datus, ko no reģistra var dabūt, tā vienkārši, lai var saprast, viņš ir priekš statistikas domās, nevis kā, lai regulāri kaut ko, vai ka kāds kaut ko var dabūt vai nē. Tad to statistikas datus var dabūt citos veidos, kas varbūt kaut kādā ziņā arī var būt problēma, bet tiesībām neprasa neviens, mums neviens neprasa, ka kāds nāk uz tiesībām vai iet uz tiesību kārtošanu, neviens no CSDDM ar mums nesazinās un neprasa. Cilvēks pats iet ar savām izziņām un iesniedz, un to, ko tur iesniedz, to mēs nevaram, kā saka, ietekmēt. Bet vienīgais aspekts, kur, es zinu, ka tur jūsu skolā kādreiz prasa izziņas, tas nav no reģistra. Viņi nāk tiešām izziņas prasīt, kaut kur varbūt arī vēl prasa, bet vienīgā vieta, kur tiešām var likumiski piekļūt un ir atļauts piekļūt reģistra datiem, īstenībā tie ir valsts drošības dienesti, viss, kas ir ar valsts drošību saistīts. Un tie ir vienīgie, kuri oficiāli skatās. Tā ka, ja jūsu bērns, ja jūs gribiet, lai jūsu bērnam ir piekļuva valsts noslēpumam, viņi ir valsts drošības dienesta darbinieki, tad varbūt jums ir jāuztraucas. Bet arī, es nezinu, tas briesmu, ko mēs redzam, pieņemsim, ka mums uzprasa izziņu, lūdzu pasakiet, vai šis bērns ir bijis reģistrā, vai šis cilvēks ir bijis reģistrā, un mums, viņi pie psihiatra bijuši ar miega traucējumiem, piemēram. Iedomājieties, tad cilvēks ir iekļūs reģistrē, man liekas, pilnīgi absurdi. Līdz ar to mēs esam uzsākuši procesu, lai šo novērstu. Bet tādu īstu situāciju, kur, teiksim, kādam no maniem pacientiem, ka viņi nebūtu piekļuvuši kaut kam, vai ka viņi nebūtu dabūjuši, nezinu, tur tikuši armijā dēļ, tā, ka viņiem ir bijusi depresija 14 gadu vecumā, es nezinu. Man nav, gan jau, kad ir kāda tāda situācija, nepavēlti klīst apkārt tas stāsts, bet tas nav aktīvs. Viņš ir kaut kas izņēmumu gadījumos notiek tā, ka Es tā pieļauju, kā jebkurā specialitātē vai kā jebkurā kaut kādā departamentā vienmēr būs tas kaut kāds gadījums, kas dažreiz, es zinu, kad ir saistīts tīri no tādiem personiskiem, vai ne, ka kāds ir paprasījis, tāpēc, ka viņam tas liekas būtiski, ka tas varbūt nav gluži, nezinu, piemēram, visas armijas uzstādījums, bet tieši šis viens cilvēks, kas vēl joprojām ir padomi laika vai ne, vadības postenī, viņam liekas, ka tas ir ļoti būtiski, jo, protams, liekas arī pie tām pašām tiesībām, tā kā, bet no vienas puses, protams, ir jau arī diagnozes, vai ne, kuras mēs no vienas puses gribētu, kad kaut kādā mērā tomēr tiek kontrolētas, vai ne, ja mēs runājam par to pašu šizofrēniju, kaut vai, kad tā kā mēs it kā gribam, bet tomēr negribam, lai tiek, un ka kaut kā jau tad tie cilvēki ir, kaut kā jāreģistrē, bet par to, vai ir kaut kādi ierobežojumi, piemēram, tev zināmi, vai ir kaut kādas diagnozes, kurām mēs zinām, ja viņas tiek oficiāli diagnosticētas, izņemot varbūt tādas psihozes, kur tev ir, nezinu, aizliegums
saņemt kaut ko, nokļūt kaut kur. Nē, es saku, pie tiem valsts drošības, to mēs zinām, kad tur var būt kaut kādas būtības, varbūt, bet nē, kad nezinu. Pirmkārt, manuprāt, nav jāreģistrē, tāpēc mēs jau redzam, mūsu dati nonāk SPKC. Viņiem ir visat mūsu talonos ir iekšā diagnozes un viņi zina, viņiem ir tā informācija, ja tas ir tiešām, tāpēc tam procesam būtu jābūt ļoti pārdomātam, lai tikai tur, kur tiešām ir kaut kāda pamatojums, kāpēc šai konkrētai iestādē tiek dota piekļuva datiem, cilvēku datiem par iepriekšējām diagnozēm un par kurām konkrēti diagnozēm. Vai ne? Tad drīzāk tā, vai ne? Ka tad ir jādod nevis atbildi par vai tu kādreiz esi bijis pie psihiatra, bet vai tev kādreiz ir bijusi, piemēram, psihozes epizode vai tu lieto medikamentus šizofrēnijai vai kaut kā tam līdzīgi. Bet jā, depresija vai trauksme vai miega traucējumi, tas izklausās. Absolūts vairākums no traucējumiem ir tādi, kuriem vispār nekāda sakura nevajadzētu būt ar spēju strādāt normāli. Citi būs fantastiski, teiksim, uzcītīgi, OKT, bijis, piemēram, būs fantastiski uzcītīgi pat darbinieki jūsu organizācijā un darīs savu darbu ļoti labi. Vienmēr sakot, bet es domāju, ka tur tas tiešām tie ir atsevišķi gadījumi, jo es neredzu tik daudz. Es zinu, ka vispār ir kaut kāda diskriminācija bijusi, bet viņa pamats, tas nav iemesls, kāpēc nevērsties. Tie ir kaut kādi individuāli gadījumi, saprotu, ka tas nav šobrīd, mēs nerunājam par kaut kādu masveida nozari, kurā, piemēram, cilvēks ar UDHS, tad būtu liegums, profesionāli attīstīties vai iegūt kaut kādas atļaujas. Ok, tā, es skatos, ka mums palikuši pēdējās 8 minūtes, un man vēl uz papīra ir viens ļoti svarīgs jautājums, kuru arī es līdz galam neizprotu. Es no savas puses mēģinu vienmēr viņu skaidrot un ieteikt vecākiem, kā es zinu, bet redzu, ka šajā jautājumā arī ir diezgan daudz nesakritības un vecākiem neskaidrības. Un tas ir tāds konkrēts jautājums par medikamentiem. Nerunāšu šoreiz par to, kas ir medikamenti un kas ir metilfenidāts. Man liekas, ar Ilenu mēs arī jau par šo runājam, bet es vairāk gribēju parunāt par to, vai kas būtu tā labā prakse, ja vecākam tiek izrakstīti medikamenti, kas būtu tā labā prakse no speciālistu skatu punkta, tieši tādu papildus, piemēram, pārbaužu ziņā, jo medikamenti ir spēcīgi, un mēs redzam, ka būs atsevišķi gadījumi, kuros galīgi nebūtu labi, kad viņi tiek lietoti. Un dažreiz redzu, kad ir speciālisti, kuri patiešām 15 minūšu laikā var uzlikt diagnozi, izrakstīt medikamentus, un tā kā varbūt uzjautājot tikai, vai jūsu bērnam ir sirds problēmas, vai ne, bet nenosūtot tālāk, varbūt ir slēptā epilepsija vai ne, epileptiskie viļņi, varbūt ir kaut kādas tiešām sirds problēmas, kas nav konstatētas un kas neparādās ikdienā, vai ir kaut kāda labā prakse, ko varbūt jūs piekopjat bukusā, vai kas ir tas, kam vecākam vajadzētu turēt rokas pulsu, jo es saku, ka, reizi gadā to sirsniņu pārbaudīt vajadzētu, un ja ir bijuši kaut kādi epileptiskie viļņi, tad noteikti tos arī vajadzētu kontrolēt līdz, vai ir vēl kaut kas, kam vecākam vajadzētu turēt rokas pulsu, un kaut vai tad caur ģimenes ārstu iet un prasīt nosūtījumu kaut kādām pārbaudēm, lai pēc tam nebūtu kaut kādas sāpīgas sekas. Stimulantus uzsākot vai pirms uzsākšanas, pareizāk sakot, ārstam ir kārtīgi jāizjautā par veselības jautājumiem un jāizmeklē. Ir jāpaklausās uz sirsniņu, ir jāapskatās, kāds ir pašreizējais svars, augums, asinsspiediens, sirdsdarbība, vai tur nav jau tā, ka mēs varam īstenībā jau noteikt, ka tur īstenībā jau ir kaut kāda varbūt sirds grūtības, sirds problēmas. Daudz jautā, ja ģimenē ir sirds problēmas, tad skaidrs, mēs sūtīsim uz elektrokardiogramu, bet ja nav ne kardioloģiskas sūdzības, ne arī ģimenē kardioloģiskas problēmas pirms tam bijis, uz elektrokardiogramu nav jāsūta. Un tas nav vajadzīgs, izņemot, ja pēc sākot medikamentu parādās šādas grūtības, tad mēs sūtam. Ja? Tad vienmēr sakot, strādājot medicīnā,
un esot kā sabiedrības locekļi nedaudz atšķirās te viedokļi. Tā, kad mēs esam sabiedrības locekļi, mums gribās visu tā kā drošības spēju, ne? Bet tā kā medicīnā mēs saprotam, ka ja mēs dodam, ja mēs izmeklējam pacientus, tad, ka viņiem nav sūdzību kaut vai uz to pašu arī epilepsiju, ja, tad, ja nav pamatojumi, elektroencefalogrammai nav jāsūt uz elektroencefalogrammu. Izņemot, ja tev ir klīniski no tā, ko tu esi dabūjis, ja tev ir sajūta, ka tur varētu būt. Vienkārši tāpat, ja tev nav klīnisks jautājums, vai šeit varētu būt epilepsija, jo ir tas un tas un tas, tad mēs nemācam sūtīt. Tas ir medicīniski tā pieeja, un tā ir samērā ok pieeja. Ja? Galvenais, lai ir gana tāds labs process, kam iziet, vai nezinu, checklists, kam iziet cauri un sāk medikamentus. Un, jā, un tad, kad pārbaudot, ja nav šīs epileptiskas nekādas vai kaut kādas epizodes, kas varētu būt epilepsija vai aizdomas par epilepsiju vai tāpat par kardioloģiju, tad medikaments sāk bez elektrokardiogrammas un elektroencefalogrammas ir pilnīgi ok. Tas ir uz pierādījumiem balstīt. Ja? Lūk, un tad galvenais ir pēc tam sakot līdzi attīstībai, sakot līdzi blaknēm, sakot, kā vai miegs ietekmēts, vai nav šie kardioloģiskie simptomi, vai nav pacēlies asinsspiediens, piemēram, ja, kas arī var būt blakus parādība. Sakot līdzi un regulāros intervālos. Tas nebūtu droši vien, ka pieļaujams, kad izrakst medikamentu, un tad mēs vairs nekad netiekamies. Un tad kā tur, nezinu, manā tante, kas ir, nezinu, tur rehabilitologs, turpina izrakstīt, piemēram, vai kaut kā tam. Ir jābūt regulārām pārbaudēm, vai tas bērns aug un attīstās, vai viņam apetīti, kas ļoti bieži nomācās, vai tas neietekmē bērnu augšanu. Ja? Tad mūsu centrā mēs 3 līdz 6 mēnešu atkarā, cik vecs bērns, atkarā kur tajā ārstēšanas ceļā viņi ir, ja viņi tikko sākuši vai ir izmainīta deva, tad mēs biežāk pasakojam līdzi. Ja viņi jau stabili zinām, tad mēs varam arī pēc 6 mēnešiem tikties un nosvērties un apskatīties, kā bērniņš aug un vai tur nav kaut kādas blaknes un grūtības. Jā, tas mans nākamais jautājums tieši par šo arī bija, kad es saprotu, ka sākumā parasti medikamentiem ir tas titrēšanas process, vai ne, kamēr nonāk līdz tai devai, kur ir vislielākie iegūmi un vismazākie zaudējumi. Un tad varbūt, kas ir tās lietas, kam vecākiem galvenokārt vajadzētu šajā titrēšanas procesā pievērst uzmanību, jo es redzu, kad ir vecāki, kur, viņam sāk šits viss pārtraucu, bet varbūt kas ir tā kā tas normālais, bet es paziņoju psihiatram, un kas ir tās reizes, kad mēs patiešām, ja es nedēļas intervālā novēroju šo, tad visdrīzāk, kad medikamenti nederēs bērnam. Tā kā tie sarkanie karogi, un kas ir ok, un varbūt ir pierašanas jautājums. Jā, interesanti, kā vecāks varētu pateikt, ka nederēs bērnam. Tad tam blaknēm jābūt ļoti spēcīgām, ļoti reti. Man praktiski nekad nav tik spēcīgas blaknes, ka nevar lietot. Problēma tāda, ka viņi vienkārši nepalīdz. Ka tu uzprasti skolotājiem vai audzinātājiem, ja dārziņā iet, ja tu uzjautā un tu saproti, ka nekāda nav, tu esi patitrējis uz augšu, uzgājis un nav nekāda efekta, nav jālieto medikaments, ja viņš nesasniedz to rezultātu, ko tu gribi. Bet blaknes, viņas jau absolūts vairākums pazūd. Pirmajā nedēļā, tur pirmajās cik dienās, varbūt 3-4 var galvas sāpes, tad tur tas dīvainā sajūta vēderā, un kas, nezinu, vēl kaut kad trauksmes. Tas trakākais, ko es no vecākiem esmu dzirdējuši, ir tieši tas emocionālais fons, ka tie bērni paliek, vai nu ir tāda sajūta, ka tas bērns neuzvedās vairs kā bērns, vai viņš kļūst nenormāli emocionāls, ir sevišķi tad, kad tie medikamenti iet ārā, ka tur ir pilnīgi histēriski sprādzieni, un vecāki saprot, nē, šito es negribu katru dienu, vēl pēc tam mājasdarbi jāpilda. Ir zināms, jā, tas ir zināms par to iešanu ārā, bet tas arī nav daudziem, tas nav vairumam pacientu, kad grūtības tieši iešanas ārā, bet tur ir savi veidi, kā mēs ar to cīnamies. Tas nenozīmē, ka mēs vienkārši pārtraucam, mēs meklējam, kā to risināt. Paldies Dievam, mums tagad ir vēl viens medikaments parādījies Latvijā, līdz ar to tur ir cits mehānisms, nedaudz lisdeksamfetamīns, tā kad mums ir jau sāk arī iespēja pat variēt, tā kad valsts apmaksā. Es pat nezināju. Jā,
kandidāts pašlaik vienīgais, ko apmaksā valsts, bet līdzeksamfetamīns gan jau cerams arī drīz iekļūst tajā sarakstā. Tad būs vismaz, iespējams, variēt. Un tipiski, ko mēs darījām Anglijā, mēs vienkārši mainījām medikamentus un skatījāmies, uz kura tad nav tik ļoti tāda, ieliek klāt kaut ko, kādu citu medikamentu, kas, protams, nav ideāli. Es zinu, ka tas nav forši, kad mēs liekam, mēs ar medikamentu rādām blaknes un tad ar citu liekam medikamentu, lai noņemtu blaknes, vai ne? Jā, bet mēs medikamentus nedodam tur, kur nav grūtības izteiktas. Ja? Tas nav tā, ka mēs nevajadzētu būt, kad dod vienkārši tāpatās. Ja? Tad skaidrs, ka tur ir palīdzība vajadzīga un tad mēs cenšamies palīdzēt. Tā, Karina, man ir prieks, ka mums sanāk beigt uz pozitīvas nots. Kā es nemaz nezināju, ka mums ir vēl viens medikaments. Laiku saku, ka mēs esam sliktā situācijā, ja mums ir tikai viens, tā tad der vai neder. Un tagad ir vismaz divas tādas sakarīgas opcijas, jo es saprotu, ka iepriekš arī bija opcija tur caur Saules aptieku vēl pie kaut kā tikt, bet tā. Pulkstens ir 1:01 minūte, tāpēc es tev teikšu tiešām milzīgi paldies. Man liekas, ka es guvu ļoti daudz atbildes uz saviem jautājumiem, un man ir nedaudz skaidrāka tā vīzija par to, kas notiek jūsu īstenībā patiešām jaukajās telpās, jo es arī tur esmu bijusi, kas patiešām nerada iespaidu par to, ka mēs esam nonākuši kaut kādā vietā, kur mēs negribam būt. Bērniem tur tiešām ir padomāts par visu. Tā kā jā, milzīgs tev paldies un pārliecināti, ka šī informācija noderēs un iespējams iedos atbildes daudziem vecākiem uz tiem jautājumiem, tad, kad viņi saskarās, kur man iet, ko man darīt, vai man šeit varēs palīdzēt, un arī šis par medikamentiem ļoti daudz jautājumus, kuriem tu atbildēji, man liekas vienkārši izcili. Tā kā milzīgs tev paldies un gan jau, kad mēs vēl tiksimies vienā vai otrā kaut kādā variantā un ceļi noteikti krustosies. Tā kā paldies, Karina, par tavu atsaucību un informāciju. Paldies, uz redzēšanos. Lai tev jauka diena vēl tā. Atā.